Nu, sveiki visiem! Šajā rudenīgā ielā man ir viesi atbraukuši no Saucgrīvas. Te man īpašnieks ļauj meklēt. Nu, pa visiem mēs droši kaut ko atradīsim interesanti, jā. Vienam visādi gadās, jā, bet šo lauku es meklēju, jā, bet signāli daudz, tāpēc atbrauc viesos, jā, nu, jāiet tur, kur signāli ir, nav jēgas, jā, jauna vieta meklējumos ņemties. Jācer, ka kaut kas te radīsies. Nu, pavēs, jā, +1. Nekāds cukurs nav, jā. Bet, nu, neko darīt. Monēta ir. Kas tā ir? Nē, tā poga ir. Monēta poga. Nu, arī atradams. Nav diži vecā. Nav atkal kaut kas monētai līdzīgs vismaz. Atkal poga. Jā, tā ir ornamenta. Tā arī poga ir. Kaut kas virsū. Varētu būt plomba. Jā, tā veca. Tā piekaramā bijusi. Šitā veca ir. Kaut kas virsū. Barona zīmoks varbūt. Nezinu, to uzmanīgi pēc tam jānotīra. Te cauri vērās. Tas bija pie dokumenta piekārts. Šitā reti sastopama manta. Ja? Viņš no divām pusēm. Tas aukliņi izgāja cauri un tas saspieda. Kas izejot no tā, kas ir virsū rakstīts, ja? Tad tā vērtība. Nav. Redz, kas mūsu meitenē atkal vislabākais atradums, tas ir zīmoks. Viņu notīrīs. Mēs domājam, ka mēs mājās viņu paspēsim notīrīt. Tad atspiedīs redzams, te ir hieroglīfi. Redz, ka ir nolūzis tas gals. No, šitas ir lielisks atradums. Kā apkārt lauru vainags un tas ir kronis. O, tas ir veca. Te ir kronis augšā. Nu, papūs redzams, nē. Redz, kur zvaniņš. Zvaniņš tipēt, bet nav salauzts. Tad citreiz šķēļi izrok, viņi domā, ka viņš ir sudrabs. Nē, tas ir auva. No sudraba zvaniņas netaisīja. Nu, gan jau taisīja, bet, nu, šī ir auva sakausējums. Izstās labi, bet nav īstā krāsa. Nezinu, vai mēlīt iekšā to jātīra. Nav mans atradums. Redz, kāds gredzens atradās. 1700 tie ir. Ornaments, tas ir laulības gredzens meiteņa. Sūbējums vispār ideāls. Un tikai vējš pūtīs. Lai cik skaisti es te runāju. Tāds ir. Nu, plomba atkal. Kaut kas ir virsū redzams, nav. Liekas, ka te nav nekas. Jā, šitā šoreiz bez virsū rakstīt. No, kultūras lāns nenormāls. Jā, apstās varbūt interesanti tā plāksnīt. Kas te rakstīts ir? 1917. Hazenpot. Kas bija Hazenpot? Tas ir suņa birka. Redzams, ka suns, kad pazaudēs. Numurs viss. Labs. Biju redzējis, ka cita atroda. Sunīti. Hazen. Jā, laikam pot. Un te ir numurs. Pazūta zinkas. No, šitā. Labs. Bišķi nospļaudīšu labāk, kur es redzētu. No. Tad redzēt.
kārtas numurs, pēc tā numura te varēja atrast tos un 1622. Piešķirts un augšā tas ir gads. Sunīts jau citā agregāta stāvoklī senā. Birka atradās. No. Es saprast, kāds te ir. Te ir vāks. Te, nezinu, vasarā te vispār bezcers. Te viss ceņur kāds. Karš te bijis. Un pēc tam viss tās drupas ir savandīts. Buņģis, viss kaut ko tev dabūt. Ļoti labi viss kaut ko. Tikai filmēt nav ko. No. Viesi tur noslēpās tālāk pa lauku. Te baigi plašā izvēle. Grib pa brikšņiem, jā. Grib pa lauku. Grib, ku daudz signālu, jā. Parakt visādas mēslas. Tā kā šeit. Tur ir atkal mazliet labāk tā meklēšana. Es te nebiju bijis, man interesanti šeit te ieieties. Te nātris var redzēt manā augumā. No, Sežgrasas bīroni. Var minēt, kas no mums trijiem atkal atrada. Nav tā, ka nebija nemaz. Jā. Blīn, viņam riktīgi, man liekas, labāks sudraba saturs, nav tā, ka 3 grasim. ICS. Maņieta Argenta, DCV, te jābūt ir Ernests Bīrons. Viņi baigi labi notīrīsies. Viņš, tāpēc, ka slapjumā jāizstījās. Jānis teica, ka tur knapi, nav knapi, viņi ir no tādā žurgā gulējas nosīt. Un te viņš paliek melns, bet viņu var notīrīt. Un te jau var baigi neņemties tā. Viņš, very good. Pat nav good 50%, jā, te var redzēt. Bet viņš kā atradums ir. Viņš ir riktīgi labs, tā mūsu vietējā naudiņa. Liekas, ka Jaugavā viņas kalo. Gadu neatceros no galvas. 1700 kaut kāds 65. Redz, ka tev redzēt. 1176. Atdodies, dārgais. 176. Kamera rādīs. 176. 4. ciparu neredz. Riktīgi laba. Šitā ir gan laba monēta. Protams, stāvoklis, kā jau stāvoklis, nav zemes izrakta. Mēģināsim viņu. Kamerā būs labāk, man redz jau paliek vājāk. Un gads tagad redzams būs. Tur, kur nāk gals. 1, 7, 6, liekas, ka 4. Skaisti. Skaisti izstās zirglieta. Tā arī veca. Redzams, kur atspiedusies tādā, tad tāds liela. Tā skaista. Visdrīzāk padomu vienkapēka. Jā. Kas tur gads? 49. vai? Laikam. Nodilus diezgan. Kāds gūms ir. Tā ir cer laika atslēdziņa. Viņi ir no bronzas, viņi notīra jāmeklē tie jābūt marķējumam. Ja marķējums ir vispār manta. Super, riktīgi labi. Kas nāk virsū, pēc monētas izstās. Tā ir monēta. Jā, būs laikam. Jau saprast, kādu laiku periodu.
ar laiku visdrīzāk. Tāda nopietna pēc izvēra. Viņš smalks, ka nezinu. Jāiet mazgāt. Nomazgāšu. Tāpat dīži neko neizraks vairāk. Drīz tumšs būs. Ko, apskats būs plašāks nekā tie, kā es saku, ogļreči gājieni, ja, ka tur roku un met kaudzē. Tas ir uz mums trījiem tas ievērības cienīgāks, ja, kas ir. Un tur čauls vēl tur kādu pāris kilogramu. Viena tāda paliela pusmetrīga. Es pētījis, es to dibenu viņai apstījos tā padomu. Droši vien kāda lielgabalu čaula bija. Bet, tāda zem 100 milimetri. Jā, tur kaut kāds varēja. Nezinu. 40, 50 tas kalibrs. Lūžiņi, protams, jā. Tāpēc, kā es tur saku, jā, tur kaut ko atradu vēl. Buņģis vāka apstījos, konzervu buņģus. 72. gadā tur vēl bija, 1972. gadā tur vēl dzīvojuši bija. Ko te varēs redzēt? No rīta tumšs lietas līst, pēcpusdienā vakars skaitās jau pie mums. Iesim no augšas, jā, tā ir poga bijusi paveca. Šis priekšmets, viņš ir interesants. Ja es viņu atradu vienā angļu saitā, nevar pielikt to. Tāpēc, ka Facebookā, ja, informācijas nevar privāto informāciju likt, ja, bija līdzīgs atrasts. Mēs, ka uz lauku tur likās, ka tā ir zirglieta. Nē, tā nav zirglieta, ja, šeit ir tāds. Tie, kas, es zinu, ka pāris ir čēri, kas mēbels izgatavo, skatās. Tā ir furnitūra, jā, te droši vien kāds puļķīts bijis, un kad atvilknē, tad viņš šādi nokāries bijis, un tad viņi tā sagriež, un tad to atvilknīt izvelka. Tas ir 20. gadsimta 20. gadi. Kaut kā viņi angliski sauc speciāli, bet nav nozīmes, ja? Tātad tas ir atvilknes izvelkamais. Jā, šīs praktiskais latvietis ir kaut ko novīlējis. Tā ir skolnieks sprādze. Stiprinājuma vietas var redzēt, ka te ir bijušas. Te, jā, neliela tāda. Viņas arī bija pēc kāra. Tagad nevar pateikt, kas te virsū. Tas viss ir nomalks un šī puse ir noplēsta. Tas ir vai skolnieku vai ģimnāzists sprādze. Kaut kāds korķis ar vītni. Šī zirglieta, jā. Zvaniņš tipveidi, kā es tur saku, jā, brīžiem, kad acis platas liekas, ka sudraba viņš auz zvaniņš. Mēlītes arī nav. Mēlīte parasti bija no cita materiāla, jā, no metāla, un tad viņas ātrāk sapuja. Podziņām tā ir jūrnieku poga, jā, varētu būt Pirmā pasaules kara laika, jā. Es pēc otras puses spriežu, jā, viņi tādi. Un neobligāti kara jūrnieks, viņš varēja būt arī civilais. Šāda poga ar briedi virsū, jā, briedis diezgan padils. Tā ir mednieku poga 19. gadsimta. Pie mednieku tērpa bija. Tā monēta, kas vērts apstīties ģingā, mazliet padils, es viņu tā saudzīgi patīrīju. Ja nebūtu padils, diezgan reti viņi, jā, tās ģingas jāstās Aleksandrs I 1811. gads. Pēc tiem burtiem, kas šeit ir, jā, šis, teiksim, salīdzinoši reti tā kauto. Labā stāvoklī. Kāda tur vidējo cenu bija ieauguši 380 eiro vai
Nu, bet tas, kas labā stāvoklī nenormāli, jā, maksā šitās ģingas. Nu, kas sliktā, teiksim, tā kā šī, jā, tad tur tā nauda nav nekāda, jā, salīdzinoši. Atsevišķi nepastāstīju par šo brīnumu, jā. Šis ir 1917. gadā, jā, izdots. Hazenpot, man likās dzirdēts, jā, uz to lauku, jā, domāju, ka es nesamoldos, jā. Tā agrāk aizputu sauc. Hazenpot, un tad tur bija, bet, nu, bija arī Hazenpot, kā kurš vecajās kartēs nosaukums ir, tāpēc viņi likās kaut kur redzēts. Jā, tas sunīts, un tas ir kārtas numurs, tas šī birka nozīmē, ka ir samaksāts nodoklis par suni, jā. Nodokļus par suņiem ievies vēl cara laikā 19. gadsimta beigās, bija 50 kapeikas. Un tad, kad 17. gadā Kurzemē bija Vācu okupācija, jā, tas Pirmā pasaules karš vēl nebija beidzies. Un tad bija laukos 10 reichsmarkas, pilsētā 30. Tas bija, lai mazliet, jo suņi bija viena daļa klaiņojoši, jā, un bija trakumsērgi un sakostie tie cilvēki, jā, viņus pievāc. Jā, tur bija likums tāds, ja bija tālāk pa 400 metriem no mājas suns, viņu varēja nogalināt, jā, tad viņš jau bija klaiņojoši. Jā, nu, aizputu pilsētas, domāju, ka šitas te tad maksāja 30 reichsmarkas 17. gadā. Ja šis bija samaksāts, un kaut kā jau viņi nesāja, es nezinu, es neredzu tajā caurumā diluma pēdas, ja, viņš tāds akurāts ir. Bet kaut kā pie sīksnes viņi droši vien stiprināja tomēr suniem, ja, jo, teiksim, ja viņi arī kaut kur noķēra, tad pēc tā numuru varēja atrast saimnieku. Nu, un pēc tam, pirms kar Latvijā, tad bija 2 lati bija pa katru. Suni gadā jāmaksā, jā, jo tur bija atkal tur. Tā trakumsērga bija mazliet rimusies, bet, nu, diezgan piecūkoja, jā, ielas tur atkal bija apkalpojošās izmaksas. Bet kā es tur ilgšu atsauksmu uz rakas, es tādu izlasīju. Diezgan kontrola bija švaka un sākumā tur, jā, redz, ka tie suņi ir vairāk nekā tur piesakās, pirms, kad Latvijas laika runāja. Nu, tad pēc tam it kā, jā, tur viss sakārtojās, bet beigās par Rīgu ir informācija, jā, ka Rīgā bija kaut kā tur 30,000 kaķi klaiņojoši, jā, un no tiem bija lielāks problēmas nekā no suņiem beigās, jā. Nu, tāda nebija atradis nevienu birku, jā. Bet priekš mans atklājums, ja, ka tā ir īstenībā viņi ir tā kā savu veidu pasi, ja, ka nodoklis nomaksāts, ja, tas dzīvības pasi, ja, ja suni kaut kur noķer, ja viņi nenolikvidē, ja, kāds pēc likuma pienācās, nu, samaksāts ir un tad atgriež saimniekam. Jāsaka, interesanti tāda lieta. Un es skatījos, tur bija internetā Skandināvijā vēl 50. gados bija līdzīgs tās birkas. Izjot no tā es jau arī atradu, jā. Tur Norvēģijā 1952. gadā tur bija pilsēta tieši tāpat uzrakstīta un tas numurs. Saka, ka tā ir nodokļu nomaksas apliecība par suni. No, tāds stāsts atsevišķi par šito. Šīs monētas var izlaist. Gredzens, jā, nezinu, cik kamera rāda, jā, no viņai jārāda. Man tas ekrāns mazs, viņai es neredzu, jā, tas ir sieviešu laulības gredzens. Sieviete bijusi miniatūra, spriežot, ka gredzenam nav tas ovālums, jā, tad viņš ir ļoti maz nēsāts, viņš nav dīls, jā, bet tas ir gredzens. To kolēģis atrada vienkārši. Nu, kā jau tur tās zeme savandīt visi, jā, tur tās drupas, kuri kāja paspēra signāls labs, jā, un virspusē bija. Un tāpēc, ka bija zeme savandīt, loģiski viņš bija nokritis.
pašā virspusē atradās. Tā, šī tāda, kad atrod, jā. Man likās, ka viņš kaut kas ar grāmatas saistīts nav, jā, pa lielu priekš grāmatas. Tas ir atkal kaut kāda 18. 19. sākuma somām, jā. Te tā āda bija, un tas bija tas dekoratīvā, tā virsū, kad taisīts iet to vietu. Tas no somas ir. Šo varēja identificēt. Vienīgais apakšā es pieaugšu makro, jā, te ir uzraksts, jā, pāris burti pa vidu ir zuduši. 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākuma atslēdziņi. Viņi no misiņa, jā, tas tā cema šī ir no kautā dzels, jo dzelzim bija izturība lielāka, jā, viņi nevarēja nograut tik ātri. Te ir izpuisis, te bija tāds, kā viņi saka, tāds stienīts, jā, un tad atslēga uzmaucās, tad griezās, jā, uz stienīts zūdus. Nē, es pats atrāds, jā, to arī kolēģis atrada. Bet es daudz redzējis, Krievijā viņas vairāk atrod, jā, pie mums, teiksim. Tas tāds retāks atradums. Jā. Šis ir anekdotisks, jā. Tas, ka skaties to rakšanu, jau tāda krēsla bija. Es domāju, ka viņi cer laika monētu, un godīgi sakot, domāju, jā, tais apskats mums jāapsas gads, tai carinē savai. Carinē augšā tāds uz gurta, tāda pumpa, es sapratu, ka tā ir medaļa. Es viņu vēl tīrīšu, jā, kamera kaut ko rāda, jā, te ir tie sarkanarmieši. Saucās, te ir rakstīts Zabaronu Staļingrada. Un otrā vietā ir za našu laikam Savickuju Rodinu. Jā, es pieaugšu bildi, es pēc atmiņas saku, viņa tik ir knapa. Tā ir medaļa. Bet, spriežot pēc tā, ka viņš šeit lūst, viņas piešķīra sākot ar 43. gada rudeni vai vasaru. Tur var Wikipēdijā apstīties. Piešķīra visiem, kas bija piedalījušies Staļingradas aizstāvēšanā, jā, ieskaitot arī civiliedzīvotājs, jā, jo, tas kaujas tur bija asiņains, jā, kaujas bija asiņains, es tieši tikko izlasīju grāmatu, man iedeva čaus Staļingradas traģēdija, tas ir ārzemēs, jā, Amerikā izdot 1950. gadā, bet vācu autors iztulkots ir, jā, kā vācieši redzēja to, jā. Tas autors, mēs autoru rakstīsimies. Plevjē, ja? Tas vācietis ir rakstījis. Rudenī īstā lasām viela, ja? Tur bija vāks, ja? Kas te blakus ir? Tā ir tā pati medaļa. Tikai šo es atradu kaut kādu. Tikko sāk ar to hobiju nodarboties. Redziet, atkal ir nolūzis tieši pa tā austiņa. Pirmās tās medaļas, ko kara laikā karavīriem reāli jādeva, nevis pēc kara, te bija vienkārši pielodēti, jā, tā ausīta, viņi neturēja. No sākuma vispār gribēja no nerūsējošā tērauda, jā, taisīt, bet tā laikam tautu tēvs bija pateicis, ka tas nekur nedara, jā. Viņas vienāds. Ka jātaisīt tomēr no krāsainā, ja, šī ir kādi 15 vairāk gadu atpakaļ atrast, šī ir pāris dienas atpakaļ. Tad viņas no misiņu uztaisīja, ja, un tas lūzums abām vienāds. Es domāju, tā viena tā pat divīzija, cik skatījos, tur tās gvardas sestās nozīmes atrads, ja. Sestā gvardas divīzija, man liekas, tā viņa saucās. Kas tajā pusē cīnījās, tie bijuši viens karaspēka daļas, jā, divīzijas cilvēki.
Jo tās vietas arī tur, es zinu, kā tā fronta virzījās, tur atšķirības ar tām vietām, pa taisno. Nav tur 6 kilometri. Šito mežā atrada, tāpēc viņi labāk saglabājusies, šito lauku apstrādā loģiski, ka viņi nomirusi. Pa Plombu, tur ir W un B, tas ir atkal bijis kāds no augstzimušajiem, šīs lika uz dokumentiem, tad cauri izvērās striķīts. Viņi bija tāda atplēsta, to striķīti tur ielika, tad savienoja un ar zīmogu tika un saspied, varbūt stanziņas tur bija kaut kāds, tad atspiedās. Zīmodziņam F un B, vislabāk zīmogs redzēt, kas ir virsū, pielieciet, sievai vai meitai paprast, kas ir tā kosmētikas, tie spogulīši, pieliek pie spogulīša un fotografē, kas ir spogulīties pieaugšu no telefona. Bildīt, tur tos burtus redzēt. Tas ir zīmogs, otrā pusē redzams, ka ir nolūzis. Ja droši vien bija kāds, un tas sērdens ir lūzis, Runāja ar lauka īpašnieku, es to muiškungu uzvārdu nezināju, bet tur nav tas B, lai gan Plombē otrais iniciāls ir B, gan šeit ir B, tas iespējams, ka ir vienas dzimtas, tikai tas ir ar W un tas ir ar F, viņi varētu būt kaut kādi radinieki. Tas uzvārds ir B. Ko šeit? Kā saka, rāciena nagla, Te bija tā kā anekdota, Ko mēs kopā rākām, Es laikam vienīgais, zinu, kas brilles vēl laužās nevalkā, bet it kā jau lēni gars veicina man tā redze. Man čāls saka, viņš kaut kādu 1/12 daļu daudara, bet tāds nolaizīts, tur gluds, tur tāds sūds vienī. Es tā tautas valodā runāju. Es saku, apsied, nofilmēs, parāda, kas tur ir. Es apstos, šitā pusi kurzemniekiem viņi pazīstam, Ja redz švakāk līdzīgi prūšiem, bet, man vēl turās kaut kas te, te redzams tas poļi, tas sērglis un lietuvieši tas zirgs, un ka tā saugs, tā ir mūsu Kurzemes Zemgales hercogis naudiņa. Tāpēc, ja es viņu augstu uzreiz novērtēju, saku, nē, tur daudrīts. Es saku, birončiks rēgojās. Agrāk smējāmies birončiks, es tikai runāju kaut kādas vecas lietas, Tagad es iebāzos apstīties, cik tu maksā, Teiksim, ja uz šitādu izmēru, tie, kam itē 1/12, 6 grass ir tādā izmērā, tas nav 3 grass. 6 grass Ernesta Bīrona ir reta manta, tie, kas atraduši, tad uzmanīgi izvērtējiet, vai jūs gribat no viņa atvadīties, Ir tāds viens no katalogiem Kapicki, viņš ir R4, viņš ir rets. Un tad, kad pa izsoļu navē skatījos, vai viņš pārdošanā pēdējās, kas uzreiz internets iedeva, bija viņi tirgot 21. gadā. Šāds nodevs, atkal pieauguši atsauksmes, bija 155, vēl kaut kur atrast 150, bet tāds jau bez tā afro iedeguma, tāds gaišs un šitas ir fine, te 50% detaļas redzams, Tas bija very fine un pat plusiņš. Tam tas cipars jau bija pār 800. 813 vai. Un tas bija 4 gadi atpakaļ. Un tagad skatos,
tagadējās, jā, tajās platformās 6 graši vispār netiek tirgoti. Ko es atradu? Es atradu grasis, jā, kas agrāk, teiksim, diezgan bieži pie atradums, jā, 1 grasis Ernesta Bīrona. Un tagad tas maksā 150 eiro, jā, tur bija kaut kāda pārdošanā pāris. Jā, tātad monēta, jā, kas vienalga cik, teiksim, nodlus, nu viņš zemais profils, ko es vienmēr saku, jā, toreiz nelika apkārt to kantīti, jā, monētām, un tad pirmais nodil, protams, valdnieks. Jā, te tā rociņa visbiežāk, jā, un pārējās monētas strīķējās. Bet pat vienalga, cik viņš, kā šis, jā, viņš jums liekas tāds knaps, jā, nu, skaistie 1763. Jā, nu šis 1764. gada 6 grasis, bet tie augusta 1.12. Jā, kas ir daudari, jā, nu vecārs, jā, 20. Nu, ja jums ļoti ideāls, tad varbūt 30 var izspiest no viņa, jā. Es runāju par naudisko ekvivalentu, jā, nevis par procesu. Tad šis ir par kārtu, jā. Par kārtu dārgāks, jā. Reiz 10. 1 gada monētas, jā. Viņas 2 gadi tikai kali, jā. 1763. un 64. Un tā laika, teiksim, 1763. gada tos, jā, daudrīšus, jā, 1/12 daļu, jā, no viņas bieži atrod, jā. Tas ir Ariks, jā, man tik tiešām prieks, jā, kad cilvēki atbrauc viesos. Nu, meiteni mums atrada, jā. Meiteni atrada, no. Jā, tas, es jau tur pazvanīju, jā, tāpēc, ka kamēr bija viesos, nebija laika te urķēties to visu. Pazvanīju, es saku, šitas jums jāvajag būs albumā, jā, nevis iemet atvilknē tur pārējā, tur kaut kādiem biloniem grabinās, jā. To es tik garu plašu stāstu, lai, nu, ir Kurzemē viņas atrodams, jā. Nu, ja jums ir 6 grasis, jā, tad tā ir jau kolekcijā jābūt monētai, jā. Nē, nu, visādi dzīvē gadās, jā, tur gan jau ir tie brīži, jā, kad nevajag neko, jā, zin, vajag kaut ko izdarīt, jā, zin, kas ir neatliekams, un tā ir cita lieta, jā, bet viņas vajadzētu pieturēt, jā. Tā tomēr ir, te jau diskutē, jā, īpaši tie, kas nav Latvijas patrioti. Kurzem Zemgals hercogisti, viņi jau ir daļa no mūsu valsts kā veidojuma, jā. Viņi bija salīdzinoši, viņi bija vasaļvalsts, jā, bet viņi bija valsts, jā, un tas ir Jelgavā kalti, jā, nevis tur kaut kur, jā, kaut kas, jā, te pat Mītavā izkalta naudiņa. Nu, ko uz šo pozitīvo noti, jā, varbūt es mazliet par to patriotismu saku, nu, tikko svētki beigušies, jā, teiksim, tie, kam šī ir dzimtene, jā, cilvēku, un viņiem nav vienalga, kā te iet, jā, no. Šī monēta ir savu veidu, jā, tur var diskutēt, kas tur pie varas bija. Bet tas bija valstiskums, jā. Mūsu nauda. Nu ko, ar to tad arī beigšu, un tad līdz nākošai reizei.